Temats tātad ir pamatiesības un Eiropas Savienības nākotne, pamatiesība aizsardzība globālo izaicinājumu laikā, un es arī aicināšu otrā paneļa dalībniekus uz skatuvi. Tā būs moderatore Inga Reine, lūdzu, vispārējās tiesas tiesnese, tātad kopš 2016. gada. Cilvēktiesība eksperti ar pieredzi Eiropas drošības un sadarbības organizācijā un ārlietu ministrijā arī kur pārstāvējis Latvijas starptautiskās cilvēktiesību institūcijās. Ja runājam par privāto, tad patīk ceļot un mācīties valodas, arī tas Inga Reine raksturojot. Tālāk mums būs vēl Inete Ziemele, viņa gan pievienosies attālināt šeit ekrānā, bet, pateikšu, protams, Inete Ziemeles daudzie, lūk, sveicināti, jā, redzam arī šobrīd. Eiropas Savienības tiesas tiesnese kopš 20. gada bijusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja, starptautisko tiesību eksperti, ilgadēja cilvēktiesību tiesnesē Strasbūrā, izveidojusi arī Latvijas Universitātes cilvēktiesību institūtu. Pēteris Zilgalvis, vispārējās tiesas tiesnesis, arī pievienosies šeit pat klātienē panelī. Zilgalva kungs bijušais Eiropas, tātad vispārējās tiesas tiesnesis pašlaik, kopš 21. gada, lūdzu, nāciet, jurists un bijušais Eiropas Savienības komisijas digitālo inovāciju nodaļas vadītājs, karjera viņam bijusi gan arī Pasaules bankā un Eiropas padomē, kur vadījis bioētikas nodaļu, plaša pieredze vides tiesībās, bioētikā un tehnoloģiju regulēšanā. Un visbeidzot arī Aivita Putniņa, sociāla antropoloģija, Latvijas Universitātes asociētā profesore, lūdzu, ceturtā mūsu dalībniece trešā klātienē. Antropoloģijas studiju programmas vadītāja, pētījusi sabiedrības līdzdalību, veselību, dzimtes jautājumus, arī tā skaitā konsultējusi starptautiskas institūcijas par vardarbības novēršanu un dzimumu līdztiesību. Tā kā atkal mums ir krāšņs, spilgts, kompetentu ekspertu loks. Un jā, šoreiz diskusijas garums varbūt mazliet garāks, bet līdzīgi līdz kādiem 12-15 minūtēm mums jātiek galā. Pēc tam sekos pusdienu pauze, iespējams, ka tas palīdzēs darbu darīt fokusētāk, jo, kā mēdz teikt, tas tomēr aizkavētais apmierinājums stimulē bieži vien darboties efektīvāk nekā tūlītējais, bet labi, joks pie malas, tātad dod vārdu Ingai Reinei moderēt šo paneli, lūdzu. Jā, paldies. Es varbūt pateikšu dažus ievadvārdus. Mēs ar Pēteru tā kā divi akrobāti esam šeit, un Inete ir otrajā ekrāns pusē. Bet es gribēju pateikt, drusku paturpināt tēmu, ko kolēģi jau ir uzsākuši tiešām par ļoti nozīmīgu notikumu, kas bija 99. gadā, kas bija Tamperes, kā B. Larsenkungs pareizi teica, Jumbo Eiro samits, kas atvēra durvis tai telpai, kurā mēs atrodamies šodien, un tiešām to nedrīkst aizmirst, jo pamatiesību harta kā instruments ir aptuveni tikpat veca, cik Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts, tikai ar dažu gadu starpību. Protams, ka pamatiesības un diskusijas par pamatiesībām un pamatvērtībām bija daļa no Eiropas Savienības diskusijas no pašiem pirmsākumiem 50. gados, bet kā spēcīgs instruments līguma līmenī Eiropas Savienības harta kļuva tikai ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Bet tai debatei, tam notikumam pamatus lika tieši 99. gada Tamperes samits un vēlāk 2001. gadā izveidotais konvents. Un tie izaicinājumi, tas konteksts tiešām jāpatur prātā, jo tā debate, neskatoties uz to, ka mēs it kā visi saprotam, par kurām vērtībām ir runa, par kurām mūsu sirdī tuvajām pamatiesībām mēs varam runāt, patiesībā juridiskā debate ir salīdzinoši jauna. Un no tā viedokļa varbūt Latvija ir izdevīgākā pozīcijā, tas, ko es esmu novērojusi daudzu gadu garumā, jo ņemot vērā, ka mēs tajā brīdī bijam iestāšanās procesā un mēs vēl joprojām tiekam uzskatīti par vienu no jaunākajām dalībvalstīm, mēs ar savu to vēlmi atgriezties demokrātisko valstu saimē esam daudz atvērtāki runāt par dažādām tēmām, jo īpaši par sapīgajām tēmām, kas varbūt tādām smagākām, lielākām, vēsturiski demokrātiskākām dalību valstīm brīžiem ir grūti saskatīt to baļķi acī. Divi vārdi, varbūt, ko es gribēju pateikt. Mēs zinām, ka mums ir atslēgas panti līgumā par Eiropas Savienības darbību, par Eiropas Savienību, kas nostiprina pamatvērtības, tas ir 2. pants. 6. pants mums iezīmē
kā dalībvalstis tās visas ievēro, bet atsaucās arī uz kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām. Un tas ir svarīgs elements, kur tad ir tas kopsaucējs kā konstitucionālās tradīcijas, kur mēs tās atrodam un kā mēs tos meklējam. Ko tas īsti nozīmē arī iedzīvotājiem? Jo viena lieta, ka valstis meklē kaut kādus kopsaucējus savā starpā, bet ko tas nozīmē individam, kā gala saņēmējam un kāda ir loma pašam individam, kā šīs diskusijas ierosinātājam un vadītājam. Kādas ir tas intereses, jo īpaši šodien mūsu ģeopolitiskajā situācijā un ļoti ar medijiem piesātinātajā vidē, kur mēs visi varam izteikties, mēs visi arī izsakamies, bet izsakamies ne tikai mēs kā individi, izsakās arī politiķi, un politiķi arī ļoti aktīvi izmanto sociālo vidi kā ietekmes faktoru. Un šeit veidojās arī tā zināmā dilema par mūsu atbildību, vai tā ir atbildība tikai kā vārda brīvība, mēs paužam, mēs varam izpausties pa visu perimetru, neskatoties ne uz kādiem ierobežojumiem, vai tomēr ar mūsu vārdu nāk arī zināmā atbildība, un tā atbildība var palielināties no tā vien, ka attiecīgai personai ir arī kāds publisks amats, vai nu tas ir tiesnesis, vai nu tas ir politiķis, vai nu tas ir profesors. To mēs daudz esam redzējuši Covid kontekstā. Mēs tikko esam visi vērdojuši vēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs, kur mēs esam redzējuši ļoti daudzas vārda brīvības izpausmes un demokrātisku lēmumu par to, kādai jābūt pasaulē, jo vēlēšanas, protams, ietekmēs mūs visus, ieskaitot arī dažus ne tik ļoti politiskus, demokrātiskus procesus, bet mūsu ikdienas dzīvi par to, vai klimata pārmaiņam jābūt vai nav jābūt, vai viņas ir vai nav. Un varbūt par to mēs nedaudz varam padebatēt arī panelī. Un es pirmajai vārdu došu kolēģei Inetei Ziemelei, otrajā ekrānas pusē par to un par citu. Lūdzu, Inet. Jā, labdien, Rīgā kolēģi, dāmas un kungi. Es domāju, patiesībā ir ļoti simboliski, ka mēs noslēdzam šī gada garumā esošo ļoti intensīvo tādu analīzi par Latvijas un vēl 9 dalībvalstu 20 gadu jau garumā esošo līdzdalību Eiropas Savienības procesos, ka mēs to noslēdzam ar tādu tiltu, ja tā varētu teikt, Luksemburga, Rīga, un man pat ir prieks par to. Tātad šī paneļa arī tādai veidošanai es tik tiešām vēlos atgādināt dažas pamata lietas, kuras raksturo Eiropas Savienības pamatiesību hartu, tās interpretāciju un piemērošanu. Un, manuprāt, kā jau tas ir izskanējis jau arī iepriekšējā panelī un pie iepriekšējās tēmas, tik tiešām vēsturiskā perspektīva palīdz varbūt atgādināt to, no kurienes mēs nākam, saprast nozīmi tam, kur mēs esam atnākuši, un šī vēsturiskā perspektīva man arī ļaus izvirzīt atsevišķas tēzes, kuras es pieņemu pēc tam jau kolēģi panelī Rīgā uz vietas varēs vai nu piekrist vai izaicināt. Attiecīgi, no kurienes tad mēs nākam? Un es eju atpakaļ uz Eiropas kopienu pirmsākumiem, un es tik tiešām gribu atgādināt, ka sākotnēji jau kopienu līgumos nebija iekļauts princips par pamatiesību aizsardzību. Tāpatās es gribu atgādināt, ka pašā agrīnajā kopienas tiesas judikatūrā tiesa teica, ka tā nav kompetences vērtēt tajā laikā vēl kopienu pasākumu atbilstību pamatiesībām. Un toreiz tātad pamatiesību atmosfēru, ja tā varētu teikt, veidoja
tik tiešām valstu konstitūcijas un valstu konstitūcijās iekļautās pamatiesību aizsardzības tātad nodaļas vai tiesību normas. Un tas ir interesanti, ka Eiropas Savienības tātad pirmsākumos pamatiesība aizsardzības nepieciešamība dzimst caur 4 fundamentālo brīvību tātad nodrošināšanas nepieciešamību. Tātad pamatiesības izraisa tas, ka bija jānodrošina personu, preču, kapitālu, pakalpojumu, brīvu kustība pāri tātad sākotnējo dalībvalstu robežām un arī vienlīdzība vīriešu un sieviešu vidū. Un kā mēs redzam, vēl ar vienu šis ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Tātad Eiropas Savienības loģikā pamatiesības ienāk savādāk, ja es tā varētu teikt, salīdzinot ar to, ko, piemēram, klasiskajā cilvēktiesību teorijā, konstitucionālajās tiesībās, kā mēs to esam pieņēmuši, piemēram, saprast. Un kas ir ārkārtīgi būtiski, to es gribu uzsvērt, ka tātad pirmās 2 lietas, kuras mēs ļoti labi zinām vēsturiski, tātad internacionāli Engelsgesellschaft un Nold lietas 70. gados, ka tā bija tieši kopienu tiesa, kas noformulēja, ka pamatiesība aizsardzība ir neatņemama vispārējo tiesību principu daļa, un lai arī to inspirēja saturiski, kā arī Reinas kundze tikko teica, kopējās dalībvalstu konstitucionālās tradīcijas, šis princips ir jānodrošina tajā tiesību sistēmā un nešaubīgi arī mūsu šā brīža Eiropas Savienības tiesību sistēmā kā kopējais, tobrīd kopienu, šobrīd savienības mērķis. Un tātad šis ir tāds, jāsaka tā, konstitucionāls moments Eiropas Savienības veidošanā, kuru patiesībā definēja tātad Savienības tiesa. Atcerēsimies to, ka tikai 92. gadā, tātad Eiropas Savienības līgumā pirmo reizi tekstā ir noteikts, tātad pozitivizēts šis tiesas atzinums, šī tiesas atziņa, ka Savienība ievēro pamatiesības kā kopējo vispārējo tiesību principu un ievēro kā minimums tik tālu, cik to jau tolaik noteica Eiropas cilvēktiesību konvencija. Ir interesanti arī tas, ka pamatiesību ienākšana Savienības tiesībās atspoguļojās šobrīd līguma par Eiropas Savienības 6. pantā, bet atgrieztā secībā. Proti, līguma par Eiropas Savienības 6. panta trešais punkts ir tas, kas atspoguļo šī vēsturiskā procesa pirmo soli, un tikai pirmais punkts, tātad, kuru ienesa Lisabonas līgums, pasaka, ka Eiropas Savienība tātad atzīst tiesības un brīvības un principus, kas izklāstīti Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Kā jūs zinat, arī kopējais pamatiesību hartas, kā jūs atceraties, process, ar kuru pamatiesību harta gala beigās tomēr ieguva juridiski saistošo spēku, arī bija pietiekami komplicēts un vairāku gadu laikā. Tādējādi, no vienas puses, Rietumeiropas politiskajā un ekonomiskajā domā pamatiesību ievērošanas princips ienāk pakāpeniski, un tajā liela nozīme ir tieši nacionālajām konstitucionālajām tiesām un kopienu šobrīd Savienības tiesai. Un tas ir stāsts patiesībā par vienotā tirgus identitāti un principiem. Proti par to, vai tam ir jābūt vērtībās balstītam un līdz ar to regulētam, un tā tas arī Eiropā ir izveidojies, un tas atšķir Eiropas ceļu
no, pieņemsim, citām demokrātiskām valstīm un citās demokrātiskās valstīs izvēlētā ceļa. Ja? No otras puses, Eiropas Savienības pamatiesību hartas pieņemšana ir Eiropas Savienības atbilde uz globāliem izaicinājumiem. Un tātad šī paneļa centrālā tēma. Un tā pamatiesība harta tik tiešām ir Savienības izvēle, tātad mūsu Eiropas Savienības, jāsaka tā, identitātei kopējai raksturīgā izvēle, kā atbildēt uz globāliem izaicinājumiem. Un to jūs varat redzēt pamatiesību hartas preambulā, kura nosaka, ka ņemot, un es citēju, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrībā, sociālo attīstību, kā arī zinātniskos un tehnoloģiskos sasniegumus, ir nepieciešams stiprināt pamatiesību aizsardzību, šo tiesību nozīmīgumu īpaši uzsvarot hartā. Šo tiesību īstenošana ir saistīta ar atbildību un pienākumiem pret citām personām, visu sabiedrību un nākamajām paaudzēm. Tādējādi Eiropas valstu atbilde mūsdienu izaicinājumu priekšā ir balstīta mācībā, ko Eiropa ir guvusi un apguvusi 20. gadsimtā, proti, un tā ir viena no tēzēm, ka mēs neesam gatavi atdot savu iegūto personas tiesību un brīvību pozīciju 21. gadsimta izaicinājumu priekšā. Un jau pieminētā datu aizsardzības regula un Eiropas Savienības tiesas sniegtā tās tik tiešām ļoti detalizētā interpretācija, tāpat tās arī mākslīgā intelekta regulējums skaidri parāda to, ka Eiropas Savienība neatstāja mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju ietekmē notiekošos sociālos procesus absolūtā vai pārprastā brīvā tirgus ziņā. Gan pats brīvais tirgus prasa tiesisku uzraudzību, gan vājākais spēlētājs tajā prasa savu tiesību aizsardzību. Taču jautājums, es atļaušos teikt, kas ir tieši šodienas dienas kārtībā, ir šāds. Vai Eiropa var turpināt dzīvot tā, it kā tās kontinentā nebūtu kara un tās pasaules izpratne un vīzija nebūtu fundamentāli apdraudēta? Ja atbilde ir, ka tā turpināt vairs nevar, tad Eiropai ar steigu ir jāpārdefinē tās tālākā ekonomiskā un sociālā attīstība, un, diemžēl, tajā ir jāiekļauj arī būtisks militarizācijas faktors. Konkrētāk runājot par pamatiesību hartas piemērošanu, arī ir vairākas bāzes lietas. Tātad pirmais, atbilstoši līguma par Eiropas Savienības 8. panta 1. punktam, pamatiesība harta pieder pie primārām tiesībām. Tātad tā veido Eiropas Savienības konstitucionālo ietvaru. Taču otrais, atbilstoši hartas 51. panta 1. punktam, kas nosaka, ka hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus, tās hartas piemērošana ir specifiska. Tā ir horizontāla, jo harta ir jāievēro tad, kad piemērojam kādu citu Eiropas Savienības tiesību aktu, kā arī ievērojot kompetences nodošanas principu, proti ir svarīgi, vai mēs runājam par jomu, kas ir nodota Eiropas Savienībai ekskluzīvā kompetencē, vai mēs runājam par dalītās kompetences jomu, vai, piemēram, mēs runājam par kopējo ārlietu un drošības politiku. Tādējādi, lai arī harta ir konstitucionāla rakstura tiesība akts, piemēram, analoģija ar Satversmes 8. nodaļu nedarbojās, domājot un piemērojot Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Šobrīd vēl ar vienu ir atvērti vairāki jautājumi tātad Eiropas Savienības konstitucionālajās tiesībās. Pirmais, vai hartā ietvertajām pamatiesībām ir papildus pievienotā vērtība situācijās, kad mēs piemērojam Eiropas Savienības līgumus, piemēram, kad tiek nodrošināta kapitāla brīva kustība un ir aizdoms par nepamatotu ierobežojumu pārobežu situācijā. Vai otrais, vai hartai ir pievienotā vērtība, ka tajā ietvertā tiesība ir tikusi konkretizēta līdz ievērojamai detalizācijas pakāpei direktīvā vai regulā?
Trešais, vai konstatējot, ka direktīvas transponēšanas termiņš vēl nav pienācis, dalībvalstī tomēr ir jāievēro hartā noteiktais. Visbeidzot, vai hartas visiem vai tikai atsevišķiem pantiem ir tiešā iedarbība. Ja? Un šie ir tie jautājumi, ar kuriem darbojās gan Nacionālais tiesnesis, gan Eiropas Savienības tiesnesis, burtiski katru dienu. Protams, ka no adresāta Eiropas Savienības tiesība, adresāta viedokļa Eiropas Savienības tiesas judikatūra var šķist kazuistiska, varbūt tāda nevienmēr viennozīmīga. Bet es šeit gribu uzreiz iespraust vēl vienu domu, ka Eiropas Savienības tiesa tik tiešām ir ievērojami sasaistīta ar to, kā Nacionālais tiesnesis formulē vai kā valsts, vai kā Eiropas Savienības institūcija formulē attiecīgi prejudiciālo jautājumu vai prasības tvērumu, tiešās prasības tvērumu, un kuras tiesība normas tiek ietvertas, pamatojumā attiecīgi pie prejudiciālā jautājuma vai pie tiešās prasības. Un no tā arī izriet varbūt adresāta, bieži vien jautājums, bet kāpēc šī lietā, kur ir skaidrs pamatiesība jautājums, bet viņš vispār neparādās, un citā lietā savukārt ir. Un, diemžēl tiesa ir saistīta ar to, kā pie mums vēršās. Taču ir vairākas, atkal, kā es teiktu, līdzīgi kā es teicu par Noldu lietu, tad 70. gados daudzām citām konstitucionāli nozīmīgām lietām, ir vairākas konstitucionāli nozīmīgas lietas, atkal bijušas vairāku, jau gadu desmitu garumā, kuras tomēr atbild arī uz manis izvirzītajiem jautājumiem, tātad par būtiskiem konstitucionālo tiesību, tātad piepildīšanai nepieciešamajām atbildēm. Ja? Kā viena no lietām, kuras vienmēr minu, un manuprāt, tā ir tiešām klasika, kurā tiesa parādīja tātad savu pozīciju, un tā pozīcija tāda arī ir, un viņa paliks. Un tā, protams, ir Šmitbergera lieta, es teiktu, tā ir konstitucionāli nozīmīga lieta, kurā sadūrās tātad preču aprites pamatbrīvība ar vārda brīvību. Kā jūs zinat, tātad Austrijas Alpu lielceļu bloķēja tieši organizācijas, kuras iestājās pret tātad klimata pārmaiņām, tā kā mēs runājam par šo lielo globālo izaicinājumu. Ja? Un šeit tā tiesas atbild caur vārda brīvību perspektīvu bija, ka tātad tā kā pienākums ievērot pamatiesības ir saistošs, toreiz tas vēl bija pirms Lisabonas līguma, tātad gan kopienai, gan tās dalībvalstīm šo tiesību aizsardzību veido leģitīmu interesi, kas principā attaisno konkrētās preču aprites pamatbrīvības tātad ierobežojumu. Kā tiesa teica, pat ja tā ir ar līgumu garantēta pamatbrīvība. Un šajā lietā tiesa pati sfēra ierobežojuma tātad samērīgumu un nepieciešamību, kas arī ir tāds interesants, tāda varbūt neraksturīga funkcija Eiropas Savienības tiesai, bet arvien biežāk nākas tajā iesaistīties. Tādējādi pamatiesība ievērošana, ko nosaka šobrīd harta, ir leģitīma savienības interese, kas var būt iemesls līgumos noteikto pamatbrīvību ierobežojumam. Savukārt vēlāk jau no Okeberg-Fransona lietas, kā arī Portugāles tiesnešu asociācija biedrības lietas, arī visas Polijas tiesu varas judikatūras lietām Eiropas Savienības tiesa šo brīdi ir secinājusi, ka, piemēram, tādiem hartas pantiem kā 20. pāns, 21. pāns, 47. pāns ir tiešā iedarbība. Proti, mēs runājam par vienlīdzīgām tiesībām un diskriminācijas aizliegumu tiesībām uz taisnīgu tiesu un par tām garantijām, kas saistās ar tiesību taisnīgu tiesu aizsardzību. Ja, tātad no Eiropas Savienības tiesību sistēmas loģikas izriet, ka šīm tiesībām ir jābūt ar tieši iedarbību.
Šobrīd tiesā ir fundamentāla lieta, mēs pie viņas esam sākuši strādāt, par līgumu par Eiropas Savienību 2. panta iespējamo tiešo iedarbību. Un es uzreiz varu pateikt, ka tas, kā tiesa atbildēs uz šo jautājumu, var pārgrupēt vairākas lietas Eiropas konstitucionālo tiesību, tātad konstrukcijā un loģikā. Tātad, lai neieietu milzīgā judikatūras detalizācijā, ir jāsaka, ka harta, ja lietā ir jautājums par tās piemērošanu, tātad, ja tie, kas vēršas Eiropas Savienības tiesā, atcerās, ka pamatiesība harta ir piemērojama, šī harta būs kā minimums daļa no teleoloģiskās primārā vai sekundārās tiesību normas interpretācijas metodas. Jo hartas ievērošana vienmēr ir un būs tātad fundamentāls Eiropas Savienības tiesību darbības mērķis, tātad Eiropas Savienības interese, vispārējā interese. Un tas ir arī, protams, vispārējais tiesību princips, no kura nevar atkāpties. Tas vai risks, ka šāda atkāpe notiks, ja Eiropas Savienības tiesību normai tiek sniegta tāda vai citāda interpretācija, ko Eiropas Savienības tiesa tātad dara, to mēs vērtējam atbilstoši hartas 52. panta 1. punktā ietvertajai ierobežojuma izvērtējuma metodoloģijai. Un es domāju, ka jūs visi ļoti labi zinat, tātad šos soļus, kādus mums ir jāvērtē, vai ierobežojumam ir šis leģitīmais mērķis vai pamatiesība, piemēram, ar to interpretāciju, kur mēs dosim direktīvas pantam, vai pamatiesība savā būtībā netiks apdraudēta, un mēs tālāk skatīsimies samērīguma principu, tātad vai ierobežojums ir nepieciešams un patiešām atbilst šim te vispārējām interesēm, kuras ietver arī konkrētās pamatiesības aizsardzību. Un tad, protams, ir jāatcerās, ka arī Eiropas Savienības tiesību loģikā ir absolūtās pamatiesības, tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas aizliegums, uz kurām ierobežojumam nevajadzētu principā attiekties. Un visbeidzot jautājumā par to, ko tad darīt, ja direktīvas termiņš pārņemšanai vēl nav beidzies, bet nacionālajam tiesnesim vai kādā tiesiskajā strīdā tomēr jautājums ir par pamatiesību hartas, tātad klātbūtni šajā strīdā. Tiesa ir atbildējusi uz šo jautājumu, ka pat ja termiņš nav beidzies, pamatiesību harta ir piemērojama un ir jāskatās, vai tātad darbības, par kurām ir strīds nacionālajā līmenī, tomēr atbilst šajā pārņemšanas termiņā pamatiesību hartai. Un tagad visbeidzot šā brīža izaicinājumi. Visi šie globāli izaicinājumi, par kuriem arī kolēģi runās, gan mākslīgā intelekta attīstība, gan arī klimata pārmaiņas, ģeopolitiskā situācija un tā tālāk, tā vai citādi tie visi ir arī Eiropas Savienības tiesas darba kārtībā. Un tas ir pilnīgi loģiski. Visas šāda līmeņa konstitucionālas vai kvazikonstitucionālas tiesas, kā saka, ir uzreiz atsaucās uz likumdevēja darba kārtību. Ja? Tātad, ja mēs skatāmies kā piemēram, klimata lietas, protams, ka es nevaru nepieminēt absolūti unikālo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu saistībā ar 2500 Šveices senioriem, kuras gadiem tātad mēģināja cīnīties ar Šveices tiesu starpniecību par tiem jautājumiem, kas atstāja uz viņu veselību, piemēram, iespaidu, ja, ņemot vērā, ka Šveice, viņu skatījumā Šveices valdība nebija pietiekami aktīva šajos procesos par klimata izmaiņām. Līdz ar to šeit parādās tātad tiesu loma klimata jautājumos. Eiropas Savienības institūcija loģikā pirmais šādu prasību saņēmējs, protams, būs vispārējā tiesa, kur pārstāv kolēģi Inga Reina un Pēteris Ilgals.
Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz tādu jau klasisku lietu ar Mando Carvalho un 36 pret Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības padomi, ir divas lietas, lai arī pieņemamības stadijā, tāpēc, ka neizpildījās pieņemšanas kritēriji, kur ir strikti vispārējā tiesā, bet tomēr šajā lietā tiesa vienlaikus norādīja, ka ikvienam prasītājam ir tiesības celt prasību, ja pamatiesības tādā vai citādā veidā tātad attiecās, ja, uz kādu no vispār piemērojumiem aktiem, kā tajā lietā apstrīdētie. Tātad šeit līdzīgi kā Eiropas cilvēktiesību tiesā, vispārējā tiesa uzsver prasības tiesības un par cik ar klimatu izmaiņām saistītie jautājumi parādās arī pamatiesību ietverā. Tātad prasības tiesības ir tas, par ko mēs mēģinām šobrīd Eiropā faktiski iestāties, nostiprināt šo cilvēku grupu prasības tiesības. Vienā no jaunākajām Eiropas Savienības tiesas lietām C626 Slīpsvītra 22, kas nāca mums no Itālijas, tātad mana tiesa nosprieda, ka nav pieļaujams tāds valsts tiesiskais regulējums, kas ļauj atkārtoti pagarināt termiņu piesārņojošas iekārtas operatoriem, lai tie kaut kad gala beigās tātad izpildītu vides un cilvēku veselības aizsardzības pasākumus. Ja? Lai arī jau tajā brīdī bija skaidrs, ka šī rūpnīca radīja būtiskus veselības faktiski traucējumus to pašvaldību iedzīvotājiem, kas cēla prasību. Šajā gadījumā tā bija Milānas tiesa. Un tātad Milānas tiesa vērsās Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciālo jautājumu. No šī jūs redzat ļoti ātri no šīm trijām manis pieminētajām lietām, trijās Eiropas tiesās, ka klimata lietās kā būtisku Eiropas tiesas uzskata tātad šo pirmo soli tiešām personas reālas tiesības vērsties ar prasību tiesā. Ja. Un, protams, ka mēs neesam pilni atrisinājuši visas šo paleti, šo prasību iespēju paleti. Ir pietiekami strikti tātad kritēriji pieņemamībai, un šeit ir viens tāds ceļš, kur noteikti es redzu, ka vēl būs attīstība. Un mani piemēri arī rāda uz to, cik ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības ietvaros ir tieši Eiropas tiesu sadarbība, es domāju, Nacionālo tiesu un Eiropas tiesu sadarbība un saspēle, lai nodrošinātu to, ka šauru ekonomisku interešu dēļ necieš personas tiesības, tostarp tiesības uz veselīgu vidi un ilgtspējīgu attīstību. Tas, ko es redzu, ka Eiropas Savienības tiesa, un jūs zināt, ka mēs 2 gadus atpakaļ faktiski svinējām 70 gadu jubileju Eiropas Savienības tiesā. Šo visu gadu desmitu garumā Eiropas Savienības tiesa ir kļuvusi par svarīgu garantu vienlīdzīgai konkurencei, kas ir būtiski, videi draudzīgām tehnoloģijām un industrijai, personu tiesībām un brīvībām. Jau tika minēts, ka tas līdzsvars, kas Eiropas Savienības tiesai ir jānotur, ir tik tiešām juridiski ļoti sarežģīts. Bet no Eiropas pozīciju pasaulē viedokļa ļoti atbildīgs, kā to piemēram rāda nesenais nolēmums Google lietā, kurā mēs konstatējam. Būtu jau laiks mums jādod. Jā, labi, tā taisnē arī beidz. Jā, es nobeigšu par Google lietu, kurā tiesa konstatēja, ka Google izmanto savu dominējošo vietu tirgū negodprātīgi, un tātad, kur citi, piemēram, Google meklētāju iespējas tika novirzītas, tātad otrā plānā. Lūk, kādi ir Latvijas darbi? Mans pēdējais teikums. Ir absolūti skaidrs, ka demokrātiskai pasaulē un mūsu vērtību nosargāšanai ir nepieciešams izglītots pilsonis, kas novērtē demokrātijas sniegtās iespējas un vienlīdzīgās tiesības. Un līdz ar to Latvijai, kā salīdzinoši nelielai valstī, kas 20 gadus ir
divās spēcīgākajās savienībās jau darbojās. Manuprāt, ir salīdzinoši vienkārši sakārtot izglītības sistēmu, tālāk izglītības sistēmu, pārvaldību un informatīvo telpu, jo tas ir nepieciešams ne tikai Latvijai pašai, bet tas ir nepieciešams arī Eiropas Savienības kopējai tiesību telpai un attīstībai. Un ar to arī beidzu. Paldies! Paldies, Ineta! Tas, ko mēs varam šeit iezīmēt, protams, ka pamatiesību hartai jau ir izveidojies stabils mehānisms, kā mēs viņu piemērojam un interpretējam, taču pamatiesību hartu lasam ne tikai mēs, lasa arī varbūt mūsu valstīm nepārāk draudzīgi elementi un lasa to ļoti labi un prot to piemērot sagrozītā veidā, kā mēs sakam, un līdz ar to varbūt arī ļoti svarīgi mūsdienās atcerēties divas tēzes, kas pamatiesību hartā nav ierakstītas, bet varbūt tas ir ceļš uz priekšu, kas Latvijai gan ir tuvs. Abi divi termini mēs esam vairāk kā 2 cilvēki šajā telpā, kas ir saskārušies tieši ar šī termina piemērošanu. Tā ir demokrātija, kas ir spējīga sevi aizsargāt, un šodien tas ir īpaši svarīgs kritērijs un izaicinājums pamatiesību hartas piemērošanai un tiesību uz drošību. Ko mēs tā nozīmē? Ko tas nozīmē, tiesību uz drošību? Mūsdienu apstākļos, ko mēs esam piesaukuši, ka ir karš Eiropā, Eiropas kontinentā, un ka ir globāls izaicinājums, kā klimata pārmaiņas, ko nozīmē drošība, fiziskā drošība, drošība par mūsu bērniem, ka viņi augs vidē, kas nav veselībai bīstama. Ko nozīmē mākslīgais intelekts visā šajā kontekstā? Pēter, ko tu mums pateiksi? Centīšos kaut ko pateikt, un runājot par pamatiesībām un Eiropas Savienības nākotni. 2 lieli, ja ne lielākie izaicinājumi pamatiesībās nākošajās 10 gadēs nāks no klimata pārmaiņām un no mākslīgā intelekta palaišanas sabiedrībā. Gan mākslīgā intelekta, gan klimata pārmaiņu apdraudējumu risināšanai ir nepieciešams līdzsvarot tehnoloģisko progresu un nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus aizsargājot cilvēktiesības, izmantojot regulācijas, ētiskās vadlīnijas un ciešu starptautisko sadarbību, kas izskatās, ka būs grūtāk tuvākā laikā. Protams, MI tehnoloģijas saprātīga izmantošana var nest potenciāli lielus sabiedriskos un ekonomiskos ieguvumus. Pamatbrīvība apdraudējumi no mākslīgā intelekta ir sekojošās jomās: privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība, personas datu aizsardzība, diskriminācijas aizliegums, domu, pārliecības brīvība, tiesības uz labu pārvaldību, brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt, vārdu un informācijas brīvība, tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, pamatbrīvība apdraudējumi no klimata pārmaiņām, tiesības uz dzīvību, veselības aizsardzību, vides aizsardzību, diskriminācijas aizliegums, neaizsargātās grupas būs arvien vairāk pakļautas klimata pārmaiņu briesmām, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība arī un tiesības uz īpašumu, ko klimata pārmaiņas var pazudināt, kā mēs redzējām nesenās traģēdijas Spānijā ar plūdiem un ar ļoti traģiskām sekām. Tagad runāšu sīkāk par mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts piedāvā ieguvums dažādās nozarēs. Tas palielina efektivitāti, automatizējot atkārtotus un bieži garlaicīgus uzdevumus, gatavojot un nodrošināt ātrāku lēmumu pieņemšanu. Turklāt, MI ir potenciāls risināt globālas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, uzlabojot energoefektivitāti un veicinot zinātniskus pētījumus, inovācijas un paaugstināt produktivitāti dažādās nozarēs.
Šodienas ģeopolitiskā situācijā inovācijas ir absolūti nepieciešamas, pat izdzīvošanas jautājums. Mums ir jāpielieto, jāattīst un jāveido MI mūsu konkurētspējai un drošībai. Tajā pašā laikā mākslīgais intelekts rada noteiktus riskus saistībā ar klimata pārmaiņām, galvenokārt lielo mēroga skaitļošanas sistēmu un datu centru enerģijas patēriņu dēļ, kas nodrošina MI modeļu apmācību un darbību. Tā kā MI pielietojums globāli pieaug, tā enerģijas patēriņš var sasināt klimata pārmaiņas. Arī kā Irēna Barkāna uzsvēra savā grāmatā Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā, masveida novērošanas, sejas atpazīšanas tehnoloģijas, kā arī citu MI novērošanas tehnoloģijas, kuras ir domāts, lai novērot emocijas un uzvedību un to ietekmēt, kā arī biometrisko datu vākšana un apstrādāšana ar MI palīdzību var apdraudēt privātumu un citas pamattiesības. Problemātiska novērošanas pazīme ir varas nevienlīdzība un asimetriskas attiecības starp valsts tehnoloģijas mega uzņēmumiem vienā pusē un pilsoni sociālo tīklu lietotāju otrā pusē. Mākslīgais intelekts veicinās masveidu novērošanu un uzraudzību un nevienmēr no draudzīgo valstu puses, kā arī padarīs tās efektīvākas un precīzākas. Bet galvenokārt pievērsīšos MI izmantošanai tiesvedībā un saistītiem riskiem pamattiesību ievērošanā. Mākslīgā intelekta aktā noteikts, ka MI sistēmas, kas paredzēts izmantošanai tiesvedībā un demokrātiskajos procesos, klasificējamas kā augstu riska sistēmas. Un mēs saskaramies ar šo jautājumu Eiropas Savienības tiesā, kur es esmu mūsu mākslīgā intelekta valdē, un mēs attīstam paši savu rīku, ko izmantot, lai sagatavot, organizēt pierādījumus, tulkošanai un citādāk strādāt pie lietām. Un mums ir jāņem vērā, ka mēs esam augstā riskas kategorijā un attiecīgie pienākumi attiecās uz mums. Apskatīšu riskus, kas saistīti ar MI pielietošanu tiesu darbā. Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka mākslīgā intelekta sistēmas rada riskus saistībā ar pārredzamību un izskaidrojamību. Tiesas savā spriedumā Ligue des droits humains C817/19 spried, ņemot vērā neparedzamību, kas raksturo mākslīgo intelektu tehnoloģijas darbības veidu, var būt neiespējami saprast iemeslu, kāpēc konkrēta programma ir nonākusi pie pozitīvas atbilstības. Šādos apstākļos šādas tehnoloģijas izmantošana var liekt datu subjektiem arī tiesības uz efektīvo tiesību aizsardzību tiesā, kas nostiprināts Hartas 47. pantā. Kādi ir izskaidrojamības trūkumi? Viens no pastāvīgiem MI ierobežojumiem ir tas, ka MI nevar izskaidrot savu lēmumu pieņemšanas procesu. Tā ir kā melnā kaste, un paši programmētāji saka, ka viņi arī nevar teikt, kā lēmums tika pieņemts pagaidām. Nav iespējams padarīt saprotams MI sistēmas iestrādātos autonomijas virzienā ejošās neironu tīklus. Nevaram ne izsekot MI risinājumu ceļam, ne precīzi izskaidrot, kāpēc algoritms ir devis konkrētu prognozi. Cilvēkiem ir jāspēj tomēr kontrolēt MI modeļa radītās informācijas kvalitāti. Tāpat cilvēkiem rūpīgi ir jāpārskata visi uz MI rīkiem balstītie rezultāti. Viens no izaicinājumiem, un šitais ir arī tehniskais izaicinājums, ar ko sastapsimies un kas ir jārisina, ir tāda MI instrumentu izstrāde, kas spēj izskaidrot, kā MI pieņem lēmums. Un OpenAI mēģina to darīt ar jauno 4O rīku, kas strādā lēnāk, bet mēģina īpaši zinātniskās jomās izskaidrot savu loģiku, bet nevaram teikt, ka tas jau ir panākts. Kādi ir neutralitātes trūkumi ar mākslīgo intelektu? Tā kā MI izmantotos algoritmus ir izstrādājuši cilvēki, šī algoritmi atkārto viņu subjektivitāti. Algoritmi un datubāzes nav pilnīgi neitrāli.
Bieži vien to pamatā ir vērtības, izvēles un aizspriedumi, kas jāņem vērā, izmantojot īpaši ģeneratīvā MI modeļa rezultātus. Tagad par tiesu varas neatkarību apdraudējumu risku. Eiropas Savienības tiesas pastāvīgā judikatūrā prasība par tiesu neatkarību, kas ir neatraujami saistīta ar tiesas spriešanu, ietilpst Eiropas Savienības pamatiesību hartas 47. pantā paredzēto pamatiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un tiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu pamatsaturā, kurām ir kardināla nozīme garantējot visu to tiesību aizsardzību, kas tiesību subjektiem izriet no ES tiesībām, un aizsargājot dalību valstu kopējās vērtības, kuras ir izklāstīts līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, tostarp tiesiskuma vērtību. Jāizvairās no pārmērīgas paļaušanās uz MI, jo šāda rīcība varētu apšaubīt tiesnešu neatkarību. Automatizācijas rezultātē varētu izkristalizēties arī judikatūra, kurai nevajadzētu būt statiskai, bet kura drīzāk sniegs konkrētu risinājumu pašreizējam strīdam un plašākā nozīmē atbalstīs tiesību aktu attīstību, kā arī ekonomisko un sociālo progresu. Vienā rakstā, ko es publicēju savā laikā juristu vārdā, es arī citēju vienu Ķīnas akadēmiķu rakstu, kur viņš bija sajūsmā par to, ka mākslīgais intelekts var garantēt, ka visi tiesneši visā valstī par līdzīgām lietām lems pilnīgi vienādi. Tas, es teiktu, nav mūsu mērķis. Protams, fragmentācija un nepareizi piemērošana arī nav, ko mēs gribam, bet mēs arī negribam apstādināt progresu kādā mirklī, kur mēs esam pašlaik. Arī var teikt, ka kaut kādā mērā pamatoties uz to, ka mākslīgais intelekts strādā uz datubāzēm, uz dokumentētiem gadījumiem, tas ir balstīts uz pagātni un arī uz notikumiem, kas atkārtojās, lai tas rīks var mācīties no tā. Retāk gadījumi bieži netiek atspoguļot. Tad varam teikt, ka mākslīgais intelekts atspoguļo to, kādi mēs esam bijuši, nevis to, kādi mēs varam būt. Un mums ir jāizvairās no apgrieztās pielāgošanās, kad cilvēki maina savu domāšanu, lai tā labāk atbilst mašīnām. Tāpēc, kad mākslīgais intelekts tādus rezultātus dod, mēs sākam domāt, ka tie ir rezultāti, kuriem mums ir jāpieslēdzās vai mums jāpiekrīt. Ņemot vērā judikatūras lomu Eiropas Savienību tiesību aktu evolūcijā un pielāgošanā, ir skaidrs, ka algoritmiem nedrīkst ļaut ierobežot tiesneša brīvību. Runājot par tiesību uz taisnību tiesu apdraudējumu risku, mākslīgā intelekta attīstība var apdraudēt tiesību uz pārsūdzību un tiesību uz taisnīgu tiesu principus, ja abas puses nevar saprast, kā lēmums vai kāda procedūras daļa tik sagatavot. Ir arī konfidencialitātes un personas datu aizsardzības riski. Apskatīsim mākslīgo intelektu izmantošanas principus tiesas darbībā. Būtu jādefinē tādi MI rīku izmantošanas tiesu darbību principi, kas būtu uz pierādījumu balstīti. Galvenie principi ir šādi. Taisnīgums, objektivitāte un diskriminācijas aizliegums, pārredzamība, izsekojamība, auditējama un izskaidrojama MI risinājumi, privātums un datu aizsardzība, cilvēku īstenota rūpīga pāraudzība, nepārtraukta uzlabošana, pārmērīga paļaušanās uz MI var radīt sistēmiskas ievainojamības. MI riski var izvērsties veselās iestādēs vai pat sabiedrībās. Starp risinājumiem globālajiem izaicinājumiem ES būs arī jānodrošina, ka MI izmantošana tiek saistīta ar efektīvu enerģijas patēriņu, lai nepastiprinātu klimata pārmaiņas. Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akta mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas tirgū laistās MI sistēmas būtu drošas un ievērot pilsoņa pamattiesības un ES vērtības.
Tagad runāšu par riskiem pamattiesību ievērošanā saistībā ar klimata pārmaiņām. Sākšu ar ES dalību valsts tiesu praksi klimata tiesībās. Profesors Ziemel jau runāja par Eiropas cilvēktiesību tiesu, tad es nerunāšu par Strasbūras lēmumu. Bet dalību valstīs interesants spriedums ir Urgendā. Nīderlandes augstākā tiesa 2019. gadā galīgi apstiprināja rīkumu par emisiju samazināšanu vismaz par 25% līdz 2020 gadam, un to, kad valdībai bija pozitīvs pienākums saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvencijas 2. un 8. pantu veikt atbilstoši pasākums, lai novērstu bīstamas klimata izmaiņas. Un atbildot uz uzdoto jautājumu no tiesneses par klimata pārmaiņām un tā varbūt apšaubīšanu tagad, Klimatzāk Beļģijas tiesās tiesa apstiprināja Urgendā noteikto principu, ka klimata pārmaiņu globālais raksturs neatbrīvo valdības no pienākuma aizsargāt prasītāju pamattiesības. Tātad noraidot Beļģijas arguments, ka mēs esam pārāk maza valsts, mēs nevaram tik daudz to izdarīt šajā jomā. Neubauer, Vācijas konstitucionālā tiesa, konstatēja, ka ir noticis pamattiesības pārkāpums, jo klimata aizsardzības likumā atļautās emisijas mērogs būtiski samazināja iespējas rīkoties saistībā ar klimata pārmaiņām pēc 2030. gada, un ka tas arī bija paudžu solidaritātes pārkāpums. Vienbalsīgais spriedums apstiprināja, ka Vācijas konstitūcija pieprasa, ka valsts iestādēm ir jāaizsargā klimats un jāvirzās uz klimata neutralitāti. Cits interesants spriedums, ko es necitēšu šodien, ir Grand Centre Francijā, ko valsts padomu pieņēma un arī secināja, ka valdība nedara pietiekoši. Un tad tas cel jautājumu mazliet par tiesu jomu, ja politika varbūt šajā spriedumā kontekstā rīkojās bezatbildīgi par klimata pārmaiņām, cik lielā mērā tiesas var iejaukties un pašas iet varbūt kaut kādā mērā valdības likumdevēja jomā, cik tālu mēs varam iet. Tas arī jautājums, kas ir celts saistībā ar Strasbūras spiedienu, ko profesors Ziemel pieminēja. Tad es pievērsīšos īsumā klimattiesībām Eiropas Savienības tiesās. 2002. gadā Eiropas Savienība ratificēja apvienoto nāciju organizācijas vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kyoto protokolu. Un jāsaka, šitais ir arī kaut kas ir saistīts ar manu dzīves un karjeras gājumu 1991. gadā, kad strādāju Vides aizsardzības komitejā, kas vēlāk kļuva par ministriju, gatavojam Latvijas parakstu uz Rio konvenciju, pirmo konvenciju par klimata pārmaiņām, un Kyoto ir pēctecis tam. Lai sasniegtu ES klimata un enerģētikas mērķus 2030. gadam, ES pieņēma vairākus tiesību aktus. Viens no šiem tiesību aktiem paredz izveidot kopējo ilgtspējīgu saimniecisko darbību klasifikācijas sistēmu, ko saucam par ES taksonomiju, izveidot ekoloģiski ilgtspējīgu saimniecisko darbību sarakstu. Un dažas personas un dalību valsts, diezgan daudz dalību valsts, apstrīdēja ar taksonomiju saistītas lēmumus vispārējā tiesā, un lietas šobrīd tiek izskatītas. Par tām lietām es nerunāšu, es esmu tiesneses ziņotājs daudzās. Bet divi mani rīkojumi jau ir izsludināti, un es pieminēšu tieši vienu, tāpēc, ka tas arī ir saistīts ar jautājumu par demokrātiju, kas spēj sev aizsargāt. Un tas ir Repasī lietā T628/22. Un tas, kas tika apstrīdēts, ir, ka Eiropas komisija pieņēma deleģēto regulu 2012/14/3, ar ko paredz tehniskās pārbaudes kritērijus, pēc kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrētās saimnieciskās darbības, dabas gāzes un kodola enerģijas jomās uzskatāms par pārejas darbībām, kas cits starp var palīdzēt sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi. Uzskatīdams, ka komisija ir pārsniegus, tai piešķirtās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, viens
Es uzsver viens Eiropas parlamenta deputāts, René Repasī, vērsās vispārējā tiesā ar prasību atcelt šo regulu, norādot, ka šī regula ir apdraudējusi parlamenta likumdošanas kompetenci un tādējādi viņa kā parlamenta locekļu tiesības. Vispārējā tiesa secina, ka prasītājam nav tiesība celt prasību vienam, parlaments varētu, bet vienam, jo deleģētā regula 2022/1214 viņu neskar tieši. Rīkojums ir arī kaut kādā mērā, lai nu gan es nerakstīju to rīkojumā, par parlamentāro rīcības spēju, kā es teicu, saistībā ar demokrātijas spēju sevi aizsargāt. Un šodien es velku paralēlu ar Polijas-Lietuvas uniju, kur līdz 1795. gadam, kad tā pazuda, pietika ar vienu delegātu protestu, lai Seims nevarētu lēmumu pieņemt, tā saucamās liberum veto tiesības. Šādi beidzās 26 Seimi, kad viens delegāts nevar īsti viņu saukt par deputātiem, viņi bija drīzāk tādi muižnieki, izbeidzās bez sekām. Vai bez rezultātiem, pareizāk sakot, sekas bija graujošas tai unijai, kas pazūd. Varbūt ar to es pateikšu, ka arī ir interesants spriedumi valsts atbalstā un enerģetikā, kas ir saistīta ar pārēju uz klimata pārmaiņām, un arī ar es pieminēšu tomēr, tā kā tiesnesis Ziemēl pieminēja privātu un NVO tiesības celt prasības Eiropas Savienības tiesās. Pēdējo spriedumu, ko es pieminēšu, ir Eiropas Savienības tiesas spriedums Deutsche Umwelthof 8. novembrī 2022. gadā, kur tiesa spried, ka dalību valstīm, nosakot piemērojams procesuālus noteikumus, ir jāievēro tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, kas noteikts Hartas 47. pantā, un tās nevar noteikt tik stingrus kritērijus, kad vides apvienībām nebūtu iespējams apstrīdēt Orhusas konvencijā ietvērtās darbības vai bezdarbību. Un ar to es pabeigšu, teikšu paldies par uzmanību. Paldies, Pēter. Es tagad skatos uz Aivitu, un mēs tā ar savu tādu, kā saka, uz robežas perversu juridisku debatu mēģinam nonākt līdz vienkāršam risinājumam, bet kur tam mēs tā ejam? Mēs cīnāmies par to, vai tiesnesis drīkst izteikties, vai tiesnesis nedrīkst izteikties, bet klimata pārmaiņas jebkurā gadījumā iet uz priekšu. Un tās ietekmē individus. Protams, ir individi, ka uzskata, ka nav klimata pārmaiņas un globāli spēlē milzīgu lomu. Bet ja valdības uzspiedīs savus pasākumus uz individiem, jo valdības jau saprot, varbūt vairāk no savas izglītības viedokļa, bet individiem kaut kā jāizdzīvo ar visu to politiku ikdienā. Ko tas nozīmē? Vai mēs varam tad šo te visu debatu atdot mākslīgajam intelektam, vai mēs tomēr gribam, lai tiesnesis uz to paskatās? Ko tad mēs varam izdarīt kā demokrātiju? Kā tas ietekmē debati? Kam ir lielāka teikšana? Individam vai sabiedrībai? Ko jūs mums pateiksiet? Izšķiriet mūs, lūdzu. Jā. Paldies. Labdien. Man ir prieks šeit būt. Un jāsaka, es arī jūtos nedaudz nedroši, tāpēc, ka es tiešām izkāpu no šīs juridiskās debates, un jums tagad nāksies arī izkāpt līdz ar mani un sekot līdz tam, par ko es runāšu. Un es runāšu no antropologa perspektīvas. Proti, antropoloģija ir izteikti empīriska zinātne par cilvēkiem. Un līdz ar to es balstīšos uz tiem faktiem un interpretēšu tos citādāk, nekā varbūt to dara juristi. Juristiem ir svarīgi, ka jēdzieni ir stabili. Un tas, ko es mēģināšu parādīt, ka jēdzieniem ir raksturīga nestabilitāte. Un tā problēma nav varbūt starp tiesnešiem, individiem un sabiedrību un politiķiem, bet tieši šajā nestabilitātē. Un antropologu
attiecības ar cilvēku pamatiesībām sākās 1947. gadā, kad tiek izstrādāta ANO vispārējo cilvēktiesību deklarācija. Un tā notiek noteiktos apstākļos, ir beidzies Otrais pasaules karš, un tiek apjaustas tās šausmas, kas ir notikušas, ka viena cilvēka grupa kādu savu interešu vārdā ir iznīcinājusi citas interešu grupas. Un jāsaka, arī Eiropas un īpaši vācu antropologi ir bijuši tur piederīgi, izstrādāt šo rasu zinātni, uz kuru pamata arī tika īstenot holokausts. Tas nav noticis, un te es savas disciplīnas aizstāvībai gribu piebilst, ka Amerikas un Britu antropologi jau 20. gadsimta sākumā ir noraidījuši rasu antropoloģiju kā zinātniski nepamatotu. Un tad no Amerikas antropologu asociācija izstrādā iebildumus šai cilvēktiesību deklarācijai. Viņi gan atzīst, ka tas ir labi, ka šī cilvēktiesību deklarācija pirmo reizi atzīst arī antropologu zinātniski, empiriski pamatot atziņu, ka mēs visi cilvēki piederam vienai sugai, homo sapiens, un mūs kā sugu no citām sugām atšķir spēja veidot kultūru. Taču antropologi vienlaicīgi saka, ka šī cilvēku tiesību jēdziens, ka tas ir zināmā mērā tāds neīstenojams un naivs. Pirmām kārtām tāpēc, ka tas ir kultūras specifisks, proti tas tiek veidots noteiktā kultūra telpā un laikā, proti tā ir liberāla sabiedrība kapitālisma apstākļos, kur uzsvars ir uz individu, tāpēc arī šīs cilvēku tiesības tiek piešķirtas individam. Un antropologi zina, ka ir kultūras, kurās nepastāv individu jēdziena. Un otrs apstākļus, uz ko antropologi norāda vēl tālāk 47. gadā, ir, ka šīs cilvēktiesības ir īstenojams vienīgi apstākļos, kur viena cilvēka grupa atzīst ne tikai savas vērtības un tiesības, bet arī citu cilvēku vērtības un tiesības. Un toleranti pret tām izturās. Un otrs apstākļus ir, ka te nav konflikta apstākļi. Un to mēs arī tikko dzirdējām no Rēnas kundzes, proti, ka šīs tolerances trūkums un proti sabiedrība, kas izturas netoleranti pret citām grupām, neizbēgami nonāk pie konflikta. Un savukārt konflikts vienmēr kļūst par iegānstu, kāpēc mēs nevaram būt toleranti. Un te ir tāds vistas olas princips. Un šis apstākļus, pa ko antropologi iebild, vēlāk tiek ņemts vērā, labojot šo cilvēktiesību deklarāciju, un tajā tiek ietverts arī kolektīvās un iedzimto tautu tiesības, paralēli arī individa tiesībām. Tas gan neatiecās uz mūsu šīs dienas tēmu, proti Eiropas Savienības hartā un Lisabonas līgums. Mēs runājam par diezgan tādu šaurāku kultūru, specifisku un laika telpu. Bet tomēr atgriežoties pie to, kā mēs Latvijā tulkojam šīs pamatiesības dokumentus un tulkojums, tas nav tikai tāda tehniska lieta, bet, proti, lai mēs pārtulkotu kādus vārdus, mums ir nepieciešama arī jēdzieni, mums ir nepieciešams ar tiem domāt. Un proti, ja es tagad piedāvāju savu vispārējās cilvēktiesību deklarācijas tulkojumu, un es zinu, ka šie dokumenti tiek pielietoti judikatūrā, tajā oriģināla valodā, ka latviešu tulkojums neietekmē to, kā mēs šo dokumentu pielietojam, bet šim tulkojumam ir ārkārtīgi svarīga nozīme, kas signalizē par to, kā mēs uztveram šo dokumentu. Un proti šajā cilvēktiesību deklarācijā tad ir rakstīts, ka katram cilvēku dzimtas loceklim ir piemītoša cieņa un vienlīdzīgas neatņemamas tiesības. Tas, kā latviešu oficiālajā tulkojumā ir pārtulkot šis dignity vai dignité franču valodā, ir pašcieņa šajā dokumentā. Ja mēs skatāmies literārās valodas vārnīcā, tad pašcieņa ir pozitīvs pašvērtējums. Proti, tas ir kaut kas tāds, kas vispār nav atkarīgs no citiem cilvēkiem un līdz ar to pašu katra cilvēka lieta. Savukārt harta
ir jau lietot cieņas jēdzienu, lai arī tas ir tā paša jēdziena tulkojums. Un tas, kā latviešu valodā tiek lietots cieņa, mums ir tur 3 nozīmes, bet šis jēdziens tiek lietots un saprasts kā tāda individuāla vērtība un arī tāda kolektīva norma, kaut kas, ko mēs otram cilvēkam piešķiram, ka viņš ir pelnījis cieņu. Kā man arī viena pētījuma dalībnieks teica, es savu mammu cienu, bet nemīlu. Kaut kas tāds, ko mēs otram cilvēkam deleģējam. Bet šajā cilvēka tiesību deklarācijā ir vēl viens interesants tāds sašaurinājums. Proti šīs katram cilvēku dzimtas vai sugas loceklim ir pārtulkots kā katram sabiedrības loceklim. Un proti, ka tas, kāpēc mums ir tiesības, ir nevis tāpēc, ka mēs esam piedzimuši kā cilvēku sugas locekļi, bet tāpēc, ka mēs piederam kādai sabiedrībai. Un tas ir nedaudz citādāks pavērsiens. Un līdzīgs tāds sašaurinājums ir arī atrodams Lisabonas līgumā 1. pants. Tur ir viss jau šis uzskaitījums, par ko mēs runājam, tad tur ir piebildi to starp minoritāšu tiesības. Mēs paskatāmies oriģinālā, tad tur ir nedaudz cits formulējums. Tur ir personas, kas pieder minoritātēm. Tad mēs atkal sašaurinām šīs tiesības uz grupu, un te ir, lietojumā ir zināmas atšķirības, vismaz ikdienas lietojumā. Protams, mēs sakam, visi sīrieši ir tādi, vai arī, kā Sīrijas pilsonis pieder minoritātei šeit. Un tur ir zināms tas, kādā veidā, atšķirība, kādā veidā mēs attiecamies pret šo cilvēku. Un te mēs redzam, ka mums latviešu valodā, ja mēs vismaz skatāmies uz šo te tulkojumu, tad tās tiesības mēs vairāk redzam kā kaut ko tādu kā kolektīvu piešķīrumu, kaut kas tāds, kas cilvēkam piemīt kā grupai, un līdz ar to varbūt tas, kas 47. gadā Amerikā veidojot šo te universālo cilvēktiesību deklarāciju, tik domāts, ka kaut kas tāds cilvēks kā sociobioloģiski būtne, kurš cilvēks, mēs tā kā vairāk pārbīdamies uz sabiedrību, uz grupu un cilvēku redzam šajā kontekstā. Otrs ļoti būtisks iemesls, kas īpaši tagad ietekmē šo cilvēku pamatiesību interpretāciju, ir globāli konservatīvisms. Un tā nav mana tēze, jau 90. gados antropologi norāda, ka konservatīvie liek uzsvaru nevis uz individuālajām tiesībām, bet uz kopienas, ģimenes vērtībām, kas tad kombinācijā ar etnocentrismu vai savas grupas pašvērtību vai augstāku pašvērtības apzināšanos ļauj veidot un saglabāt tādas diskriminatoras kopienas. Un mēs arī redzam, ka tie strīdīgie jautājumi, kuros pamatiesības tiek apšaubītas, ir konservatīvo jājam zirdziņi. Proti, tās ir klimata pārmaiņas, tā ir uzticēšanās zinātnē, tās ir ģimenes tiesības, tā ir socioekonomiskā nevienlīdzība, dzimuma līdztiesība, patvērumtiesības. Lai minētu piemēru, kā tas empīriski izpaužās, jo antropologiem tas ir svarīgi, es atceros kādu debati, kur politiķe, toreiz augsta Latvijas amatpersona, viņa prezentēja grāmatu, kurā bija publicēts viens viņas pētījums, un es tajā debatē atļāvos norādīt, ka šajā pētījumā ir atrodams daudz faktoloģiskas un loģiskas kļūdas. Un uz to viņa atbildēja, bet Aivita, tu pārstāvi anglosakšu zinātni. Es pārstāvu Latvijas zinātni. Un Latvijas zinātne balstās Latvijas valsts interesēs un vērtībās. Un to mēs arī redzam tur, kur mums notiek rīvēšanās starp Satversmes tiesas lēmumiem un to, kādā veidā politiķi, Saeima,
pārinterpretē un izlasa šos Satversmes tiesas lēmumus. Un tāpēc tas nav brīnums, ka mums tā rīvēšanās notiek ģimenes tiesībās, jautājumā par akadēmisko brīvību, kas Latvijā, neskatoties uz Satversmes tiesas atkārtot spriedumu, arī netiek pilnībā ievērota. Un mēs droši vien to varam sagaidīt arī šajās citās konservatīvajiem svarīgajās jomās. Un Latvijā to interpretāciju pastiprina arī šis apstākļus, ka mums varbūt šis jēdzieniskais aparāts lielā mērā arī dod prioritāti šīm kolektīvajām vērtībām. Un līdz ar to noteikti daļa no šīm pamatiesībām, kā tās tiek sākotnēji formulētas, būs vai nu apdraudētas, ierobežotas šo te kolektīvo interešu vārdā, bet ņemot vērā konservatīvismā izplatīšanos globāli, iespējams, te es citēšu Orvelu, proti, kā viņš rakstīja, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, un šis bija tas sākums, un tad mēs drīz pierakstīsim vismaz atsevišķās tiesību jomās, bet daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem. Paldies! Paldies, Aivēt! Es atļaušos... Paldies, tiešām! Es atļaušos varbūt būt nedaudz ciniska un uztaisīt tādu vienu pāris tēzes kā kopsavilkumu, jo šī ir tiešām tā, ja jūs varat atcerēties, esence mūsu debatē pastīties, kur mēs varam iet kā Eiropas Savienība nākotnē, bet mēs vienmēr nonākam pie tā, ka mēs nevaram nākotnē skatīties, pirms mēs saprotam, kur mēs stāvam, no kurienes mēs nākam. Un tas, ko Aivita minēja patiesībā par to dilemu, vai mēs esam piederīgi cilvēku sugai vai sabiedrībai, vai mēs varam izvēlēties starp šiem diviem jēdzieniem, un vai tam ir nozīme un kāda. Es gribu jums pieteikt vienu konkrētu piemēru, kas, manuprāt, parāda varbūt zināmu izaicinājumu uz šī piemēra bāzes, kas ir mūsu priekšā. Iedomājamies situāciju, ka persona lūdz patvērumu, kas ir Eiropas Savienības, dzīvo vienā Eiropas Savienības valstī, ir trešās valsts pilsonis, lūdz patvērumu citā Eiropas Savienības valstī, tāpēc, ka pirmajā Eiropas Savienības valstī pret viņu ir izdots Eiropas prokurors, pret viņu ir izdevis Eiropas aresta orderi par sankciju pārkāpumu. Mēs zinām, ka sankciju pārkāpums līdz ar nākamo gadu kļūst par noziegumu. Vai mēs varam šo lietu nodot izšķiršanai mākslīgajam intelektam? Balstoties, kas balstīs savu viedokli esošajā judikatūrā par apcietinājuma apstākļiem un taisnīgajiem procesiem. Neskatoties uz globālo kontekstu, kas mums notiek. Un vai šādi indivīdi var prasīt sev aizsardzību, tāpēc, ka viņi pieder cilvēku sugai un grib balstīties Eiropas Savienības vērtībās, neskatoties uz to, ka viņi veic smagākus pārkāpumus atbalstot agresoru valsti. Vai mēs varam runāt par to, ka viņi ir piederīgi cilvēku sugai un aizmirst par to, ka viņi ir piederīgi sabiedrībai, kas balstās noteiktās vērtībās? Mums ir 4 minūtes. Es varbūt atļaušu īsu komentāru katram no panelistiem, varbūt atbildot uz manu cinisko tēzi, bet visai realistisku, abstrahējoties no neatkarības un tiesnešu ierobežojumiem brīvi runāt. Vai jums ir risinājums šim gadījumam? Varbūt kādam auditorijā ir risinājums. Vai mēs varam šo individu pabīdīt vērtības skalā un pateikt, tu esi mazāks vērtīgs, jo tu neatbalsti mūsu sabiedrību? Ko jūs, kolēģi, teiksiet? Inet. Saki man. Mūsu atbilde būs kultūra specifiska.
Un, protams, ka pirmais, kas atbildēs uz to, ir Eiropas Savienības likumdevējs, un tā dilēma, Inga, ko tu uzbūri, bet patiesībā neuzbūri, jo viņa ir absolūti reāla. Tas ir jautājums par izšķiršanos mūsu kultūras specifiskajā telpā, vai mēs, jo šis ir tas brīdis, kad tik tiešām šai demokrātijai tāda, kādu mēs viņu esam veidojuši, šai demokrātijai sevi ir jāaizsargā. Tas ir tavs kāzus ir par to, kā mēs izprotam demokrātijas pašaizsardzības principu patiesībā, un kur ir tie iespējamie kompromisi ar līdz šim it kā diezgan viegli piemērojamām individuālajām tiesībām, jā, kā mēs to esam darījuši, bet pilnīgi citos apstākļos. Vērtībām. Absolūti, bet šis ir tiešām likumdošanas procesā risināms jautājums, kā mēs zinām, par to cīņas notiek. Un šeit es baidos, ka katra individuālā tiesa tik tiešām arī neskries uz priekšu, ko jūs, kolēģi, jau esat minējuši. Bet es ar Aivitu labprāt padiskutētu par tulkojumiem, vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un individu un kolektīvu sadursmēm, bet droši vien kādā citā atkal vietā. Paldies! Paldies, Pēter. Mans pievienotā vērtība varētu būt, kad es pieminēšu par mākslīgo intelektu, pašlaik, kā es teicu, mēs būvējam saucamo Kuria brain, Kuria smadzenes, un tur būs ieprogrammēts jau no paša sākuma sarkanās līnijas, ka tā darbība apstāsies pirms spriedumu rakstīšana. Un es domāju, ka tas ir princips, ko vajadzētu attiecināt uz visām demokrātiskām tiesām pasaulē, ka tomēr spriedumu rakstīšana un lemšana ir jāpaliek tiesnešu rokās, bet mēs varam šitādus rīkus izmantot, lai padarītu mūsu darbu efektīvāk, bet, protams, ir daudz sarežģījumu. Kur tas apstāsies un kur tas darbs paliek vieglāks un kur tas kaut kādā veidā, neatjautā veidā, varētu teikt, mūs ietekmēs. Tātad mēs tomēr gribam to cilvēcisko faktoru. Un pat ja mēs esam piederīgi individu sugai, ne cilvēku sugai, mēs nevaram atrauties no tā, ka mēs vienlaikus esam sabiedrības locekļi. Bet tā dilema, ko jūs minējāt, manuprāt, tas ir vienkārši ģeniāli. Tā tik transversāla tēze, par ko ir vērts. Tas ir tik ļoti labi paskaidro to politisko debati, kur tad mēs iesim tagad uz priekšu, ja mēs gribam pavirzīt tās pamatiesības, to savienību. Jā, droši vien tiesnešiem tā ir dilēma, un par to var domāt. Antropologiem tas ir grūtāk, tāpēc, ka šī mūsu sugas kopība ir mūsu nozares pats pamats, un tagad arī man viena kolēģi, kā jūs zināt, par šo te maksā. Bet noteikti mēs nedrīkstam arī aizmirst šo te mūsu kopīgo cilvēcību, kas nav tikai tāda filozofiska lieta, bet antropologi zina, ka tas ir arī empirisks fakts. Paldies, kolēģi. Mums ir 15 sekundes. Mēs esam ļoti precīzi. Jautājumi tiek uzdoti. Es jums dodu iespēju uzdot mums jautājumus kafijas pauzes laikā vai pusdienu laikā. Paldies!